Zinepi graudiņš, vārds katrai dienai. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Šodienas rakstu vieta. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jesajas 41. nodaļa, 10. pants. Šodienas pārdomas. Dievs pavēlēja savai tautai nebaidīties. Vai zini, cik reizes Bībelē dažādos veidos ir pieminēts nebīsties vai nebaidies? Atbilde ir pārsteidzoša. Bībeles pētnieki apgalvo, ka šis vārds vecajā derībā ir lietots 311 reizes, bet jaunajā derībā 54 reizes. Kopā tās ir 365 reizes, tikpat cik dienu gadā. Manuprāt, tas atklāja gan Dieva humoru izjūtu, gan viņa lielo mīlestību pret mums. Dievs zina, ka tu pats saviem spēkiem nespēsi izpildīt šo pavēli. Tādēļ vienīgais, ko viņš no tevis sagaida, ir atļaut, lai tavā sirdī un prātā valdītu viņa mīlestība, kas aizdzen visas bailes. Tevi nevarēs pārņemt baiļu domas, jo Dieva mīlestība ir īpaša. Patiesībā viņš pats ir šī mīlestība, un tieši tagad viņš ir ar tevi. Viņa klātbūtne padara tevi drosmīgu, atmodina autoritāti un dod gudrību. Rezultātā tu katrā dzīves situācijā spēsi rīkoties Dieva mierā un spēkā. Šodienas lūgšana. Tēvs, es apņemos paklausīt tavai pavēlē nebaidīties. Patiesi, tu esi mans Dievs, tu esi ar mani katru dienu un visu laiku. Es atļauju tavai mīlestībai atspirdzināt manu dvēseli un vadīt mani. Paldies, ka stiprini mani. Paldies, ka palīdzi man un uzturi mani ar tavas taisnības labo roku. Jēzus vārdā. Āmen.